Čau visiem! Ir agrs rīts, esmu ieradies fotografēt saulaiktu. Vakardien vakarā apskatījos laikapstākļus. Šodien solīja tādu saulīti caur mākoņiem, bet, kā redzams, ārā ir diezgan apmācies. Nu ko, ieplānots bija šodien braukt, atlikt nevar. Nu būs nedaudz challenge šito te visu laikapstākļus izmantot un kaut ko tiešām jēdzīgu nofotografēt. Nu labi, braucam, skatāmies, tad jau parādīšu, kā man te iet un kas no tā visa šodien sanāks. Laižam! Šodien esmu izvēlējies pabraukāt pa mazajiem celiņiem Valmieras pusē. Tur, kur neesmu iepriekš bijis, vai arī vismaz ļoti sen neesmu bijis. Apskatīties, paskautot vietas. Nu, kaut kā tā. Braucam, skatāmies. Tas, kas iekrīt acīs, to arī fotografēju. Es tik braucu, skatos uz visām pusēm, līdz kaut kas piesien manu aci. Tā uzreiz stājos un fotografēju. Interesanti pa kaut kādiem jauniem ceļiem braukāt. Viss kaut kas jauns apkārt, jā. Labi, jābrauc, jāmeklē. Močiem, močiem, močiem! Uzbraucu uz nedaudz lielāka ceļa un protams, pa ceļam redzēju visādus vientuļos kokus, pudurīšus un visu kaut ko varētu vientuļās viensētas, ko varētu pabildēt. Bet, tā situācija tāda, ka bieži vien ceļa malā tu nevari nostāties. Piebraukt tuvāk konkrētajiem noskatītajiem objektiem arī tu nevari, jo vienkārši tur nav ceļu. Vai arī blakus ir kaut kāds privāts mājas. Tā kā nācās dažus spotus izlaist. Bet, braucam tālāk, skatāmies. Būs jau labi. Kaut kas jau sanāks. Esmu te atradis vienu kompozīciju. Mēģināšu nobildēt. Bet ārā foršs silts laiciņš. Jau pavasaris klāt. Baigi labi. Ilgi gaidītais pavasaris. Varbūt var dzirdēt. Ārā putniņi čivina visās malās. Forši, forši. Vairs nav jāģērbjās tajās biezajās jakās un ziemas cepurēs. Patīk man šis laiciņš. Yes, būs pa smuko. Braucot atpakaļ uz mājām, pie Gaujas tilta, izdomāju jāuzlidina drons. Bet vējš tik nenormāls, likās aizpūtīs manu mazo biti kaut kur projām. Bet viss veiksmīgi beidzās. Tā kā tā, šodien bija tāda diena, ka nebija īsti ko fotografēt. Bet, jebkurā gadījumā bija forši piecelties to rīta agrāk. 5 jau cēlos un vismaz izkāpt no gultas un kaut kur doties ārā.
šodien jau ir nākamā diena. Pēc vakardienas tāda neliela mazuma piegarša, teiksim tā. Gan priekš video nesanāca īsti kontents, gan arī pašam priekš sevis likās, ka pa maz ir safotografēts un nedabūju to yes sajūtu. Tāpēc šodien atbraucu uz Mežiņu. Nu, šeit es jūtos kā mājās. Jā. Nu ko, dodamies iekšā un skatāmies, kas no tā visa sanāks. Tā, esmu kaut ko atradis. Velkam ārā kameru. Vai, putniņi čivina. Viss pa smuko. Viss pa smuko. Nu ko, uzņemam bildi. Čik, un gatavs. Jā, būs ļoti labi. Kur no kara laika tranšējas. Gan jau, ka te varētu kaut kādas lodes atrast ar metāla detektoru. Bet visticamāk te jau žuļiki ir iztaigājuši un viss jau ir aplasīts. Šī pusē gauja un te ir tranšējas. Kā jau vairākas reizes esmu teicis, bet vēlreiz atkārtošos. Kad ir ārā apmācies laiks, nu nav labākas vietas, kur fotografēt kā mežā. Jo tad, kad saule spīd, mežā viss ir tik raibs. Ēna saule. Un tad, kad debesis pārklājuši mākoņi, tad gaisma ir izlīdzināta, vienmērīga, mīksta. Un mežā ir tiešām skaisti un fotografējami. Tā kā tā. Esmu tādā diezgan kalnainā mežā. Labi nākas pakāpelēt pa kalniem. Bet no pilnas plaušas svaiga gaisa. Ideāli vienkārši. Super. Ko vairāk var vēlēties sestdienā? Kas pa sūniņām. Ļoti smuki. Tā ejot pa mežu, jāskatās zem kājām. Tagad pavasarī čūskas mostās. Skaps kādēļ uz astes iekodīs. Nu kas tas tāds ir? Mežā visus savus sūdus atstāt. Kāds sakars? Kāpēc tā jādara? Nu ko, izskatās, šodien Mežiņu būšu izstaigājis, bildes ar kaut kādas sanāca. Nu, jebkurā gadījumā labi pavadīts laiks ārā pie dabas. Forša pastaiga, svaigs gaiss, putniņi čivina, viss pa smuko. Tā kā teikšu tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šodien. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!